Godātie kolēģi, apvienotais saraksts turpina uzturēt konkrēto pieprasījumu mūsu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Mēs vērsāmies ar detalizētiem jautājumiem, ar aicinājumu pēc konkrētas rīcības. Piemēram, kāds līdzīgi bija pieprasījums tieslietu ministrei par labticīgo faktiski šo klientu aizsardzību, nekustamā īpašuma pircēju aizsardzību, kur tieslietu ministri izdarīja visu šajā periodā, lai tiešām, kas uz viņu attiecās, lai preventīvi no ministrijas puses novērst šādu rīcību, iesniedz konkrētus priekšlikumus visas Saeimas juridiskajā komisijā, attiecīgajā likumā, un loģiski arī mums nebija vairs pamats uzturēt tālāk šo pieprasījumu. Šis nav tas gadījums, kolēģi. Šis ir gadījums tāds, ka gandrīz 2 miljonus katru mēnesi Latvijas sabiedrībai izkrāpj telefonu krāpnieki. Tā ir faktiska laupīšana. Ja mēs salīdzinām, tad, kā jau es minēju, pirmo reizi, kad mēs iesniedzām šo pieprasījumu, pagājušajā gadā ir reģistrēti vairāk kā 6000 telefonu krāpniecības gadījumi. Konkrēti 6479 telefonu krāpšanas gadījumi. 6479 gadījumi. Izkrāpti vairāk kā 20 miljoni. Vismaz 23,7 miljoni ir reģistrēti. Cik vēl ir nereģistrēti? Salīdzinājumā, kolēģi, statistika pagājušais gads, 25. gads. Ja mēs runājam par dažādiem noziedzīskiem nodarījumiem, tad kopumā zādzības, krāpšanas, piesavināšanās nelielā apmērā krimināla likuma 180. panta kontekstā ir reģistrētas 461 gadījums, zādzības 175. krimināla likuma panta gadījumā ir reģistrētas 368, laupīšanas 178. panta kontekstā 231. Šeit mums, kolēģi, ir 6479 gadījumi. Mums iekšlietu ministrs atnāk uz pieprasījumu komisiju, jā, mēs turpinam darbu, mūs apmierina, mēs konceptuāli atbalstam tas, ko Finanšu nozares asociācija ir iesniegusi priekšlikumus. Mēs līdz marta beigām esam gatavi valdībā visus šos priekšlikumus apkopot, izvērtēt, darba grupas sanākt un tad nākt uz Saimu. Vēl gaidīsim marta beigas, tie ir vēl vismaz 2 miljoni faktiski aplaupīti, izlaupīti līdzekļi no mūsu sabiedrības. Gan 2 miljoni katru mēnesi šī vilcināšanās maksā 2 miljonus. Ja būtu aplaupīta banka vai kādas citas lietas, tad gan būtu šobrīd daudzi mēģinātu savu mundieri spodrināt. Tas, kolēģi, nav labi. Es arī minēju iepriekšējā reizē, kad mūsu kaimiņi, šajā gadījumā runājot par Lietuvu, ir pieņēmuši daudz lēmumus, tā skaitā arī par šiem simboksiem un citām lietām. Tas strauji parāda, ka strauja rīcība samazina šo telefonu krāpšanas gadījumu. Tiek aplaupīti mazāk cilvēki nekā tas tiek izdarīts līdz šim. 6500 cilvēki gadā tiek apkrāpti, aplaupīti. Mums ir jārīkojās. Es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Es aicinu arī pārējos Saeimas frakciju kolēģus nevilcināties, jo ja reiz ministrs savā atbildes vēstulē skaidri pasaka, ka viņš konceptuāli atbalsta šos priekšlikumus, ko ir izteikusi pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā budžeta komisija izteikusi Finanšu nozares asociācija, bet vēl mēs tur nākam kopā darba grupas, kaut ko vēl domājam. Nē, kolēģi, šeit ir situācija, ka mums visām frakcijām vajadzētu jau šobrīd šos priekšlikumus izstrādāt un negaidīt, kamēr iekšlietu ministrija kaut ko gatavo, kaut ko vēl gumiju. Šobrīd tiek izkrāpti ne tikai naudas līdzekļi, mēs dzirdam, tiek izkrāpti arī nekustamie īpašumi, aizvien jauni krāpšanas mēģinājumi. Ne tikai telefonu krāpšana, arī internets mums arī pie tā ir daudz rūpīgāk jāstrādā, gan pie dažādiem krimināla likuma pantiem, gan arī tehniski aicinot internetu operatoriem bloķēt šos krāpniekus un viņu dažādās šīs mistiskās IP adreses, lai samazinātos vispār šie gadījumi, ka šis krāpnieks aizsniedzas līdz iespējamam upurim. Tāpēc aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu un vienlaicīgi arī strauji rīkojamies, lai likumdošanas normās iekļautu priekšlikums tādus, kas daudz bargāk vēršas pret telefonu krāpniekiem un vienlaicīgi arī tehniski ierobežo viņu darbību. Paldies!